Laika līnijas dziedināšanas meditācija, tuvs skatuves, dziedātājs, dejotājs vai kāds cits mākslinieks. Sēdz ar vairākām lēnām dziļām ielpām, turpini dziļi un apzināti elpot visu meditācijas laiku. Tu nosaki visu, kas un kā notiks šajā meditācijā. Tu vari pieņemt vai noraidīt jebko, ko es saku. Tu nonāksi spēcīgā, dziļi radošā smadzeņu tetviņa stāvoklī, tāpat laikā paliekot nomaldā un apzinoties visu, kas ar tevi notiek. Tu varēsi sekot līdz savām domām un sajūtām, kā arī spēs rēģēt uz visu, kas prasīs tavu uzmanību. Tu atcerēsies visu, ko piedzīvo šīs meditācijas laikā, varēsi izmantot to informāciju, kas kalpo tavam vai citu labumam. Turpini elpot un atbrīvoties, elpot un atbrīvoties. Tagad izsaka nodomu šai meditācijai. Varbūt tu zini, kur ir kāda problēma, kāpēc tu uz skatuves jūties nebrīvi, vai kas ir tas, kas tev var traucēt uz skatuves. Un sāc domāt par kaut ko, ko vēlētos dziedināt, vai ar ko vēlētos pastrādāt. Un uzticies, ka tavs augstākais es aizvedīs tevi tieši to vietu, kur nepieciešams. Tagad dosies leju pa kāpnēm. Tu stāvi kāpņu augšgalā un raugies uz leju. Ar katru soli lejup sajūti, kā dodies dziļāk un dziļāk meditācijā. Dodies lejup, dodies dziļāk, paliekot nomaldā un apzinoties visu, kas notiek. Pārnesot savu apziņu pilnībā uz to brīdi un ar katru ielpu un izelpu atlaižot jebkādu stresu vai spriedzi, līdz sasniedz kāpņu apakšu. Tavā priekšā ir tunelis, kura galā ir gaisma, turpat ir arī durvis, kas ved gaismā. Izvēlies tunelis vai durvis un dodies uz gaismu. Zini, ka izvēle var arī neizdarīt un vienkārši doties uz gaismu. Un ar katru soli to ar vienu tuvojies gaismai, un es iznācu kādā skaistā vietā dabā. Tā ir tava mīļākā vieta dabā, viss ir dzīvības pilns, tur sejas smaržas ap sevi, sejas zemes un pēdām. Tur tu esi pilnīgi viens, neviens tev netraucē. Var sadzirdēt dabas skaņas, un visur, kur skaties, tu redzi spilgtas, spožas krāsas. Tā ir skaista un mierpilna vieta, kur vari doties, lai atslēgtos no pasaules rūpēm un raisēm. Šajā vietā var sēsties pilnīgā mierā, drošībā, pilnīgi brīvi. Pastaigājies par šo skaisto vietu dabā, sajūti sevi, sajūti dabu, sajūti brīvību, mieru. Redzi kokus, sajūti zemi, redzi debesis, sajūti saules starus, smāržas, ziedus, tauriņus, kas lido, putnus, dzirdi putnus. Redzi varbūt arī kāds soliņš, kur tu apsēsties un parunāties. Ar kādu? Ar augstāko es, jo redzi, ka viņš nāk pie tevis. Garos starojošu gaismas būtne. Nāk tuvojās tos augstākais es. Neuztraucies, vai var to pietiekami labi vizualizēt. Vienkārši apzinies, ka šī skaistā gaismas būtne tavs augstākais es tev tuvojās, ir tavā priekšā. Un sajūti bezgalīgu gudrību raugoties šīs būtnes acīs. Tas ir tavs augstākais es, kas zina visu par tevi un zina, kas tieši nepieciešams tavam nākamajam solim dvēseles ceļā. Un iespējams tā ir skatuve. Iespējams tos augstākais es gribu sajust sevi, izaicināt sevi, sajust kāds jauns talants, realizējot. Redz, kā tas augstākais es to parāda visu. Jo viņā ir visas zināšanas, visas gudrības. Viņš parāda tev nākamos tavus dzīves soļus. Viņš parāda, ar ko tev ir jābūt kopā, ar ko nē. Un viņš parāda aizķeršanās, viņš parāda ceļu uz taviem nākamajiem dzīves soļiem. Tas augstākais es zina, kā tev dzīvot, lai tu šo dzīvi piedzīvotu maksimāli, pilnīgi, kvalitatīvi, lai tu savā vecumā izdzīvot to, kas tev ir jāizdzīvo, izbaudot. Tā ir skatuve, redz, ka tu to vari izbaudīt. Tā ir daba, redz, ka tu to vari izbaudīt. Tā ir pilsēta, redz, ka tu to vari izbaudīt. Redz, ka tu izbaudi visu. Pasauli vai savu pilsētu, valsti, Baltiju, Eiropu, Ameriku. Un zini, kad tu savam augstākam es vari uzdot jautājumus, un tu saņem skaidrs un precīzs atbildes.
Ja vēlies ar sajust savu augstāko es, sajūtot, kā tavā ķermenī ieplūst mīlestības spēks un gudrība. Papras augstākajam es, kas ir tas, kur tev ir jābūt, kā tev sev ir jārealizē, kā tu to vari izdarīt. Kas ir tas, kas tev traucē to izdarīt? Es zinu, ka ar laika mašīnu šodien tu varēs doties tur, kas tev atbrīvos no visiem blokiem. Jo, lai būtu uz skatuves, noteikti ir jābūt daudz dažādām īpašībām, kuras ir jāattīsta, un šodien dosies ceļojumā pie visām šīm īpašībām, kas tev noderēs, esot uz skatuves vai dziedot vai dejojot, sevi realizējot. Un pastāsti, kā veidojas tava dzīve saskaņā ar citu augstākajiem es. Tev ir ģimene, ģimenes locekļi, viņiem ir viņa augstākais. Tev ir tavs augstākais es. Un redzi, kā jūs katrs realizējat sevi, kā tev, taviem bērniem, katram bērnam viņa augstākais es vada viņus. Redzi, kā jūs savā starpā varat sarunāties, apskauties, redz, ka katrs ieņem savu pareizo lomu pēc hierarhijas. Katrs ir savā sistēmiskajā daļā, tur, kur viņam ir jābūt. Kāds ieņem varbūt mammas vai meitas lomu, kāds līderu lomu. Un redzi, ka tu ieraugi, kas tev šajā dzīves posmā jāizdara, lai tu tiktu nākamajā dzīves posmā. Sajūt, ka tas ir viegli, ka viegli ir darīt. Viegli ir būt. Pavēro, kas ir tie nākamie dzīves soļi. Varbūt tā ir tā skatuve. Varbūt tā ir citu mācīšana, prezentēšana, savas prezentēšana, kāds informācijas pasniegšana. Redz, ka spēcīgie nosūcēji atnāk un palīdz izņemt kādas sajūtas, situācijas, problēmas, reakcijas, viedokļus, vainas sajūtu vai kauna bēles vai citas negatīvas emocijas. Viss tiek izņemts un ielikt zelta gaismas lodē, lai tu spēj sev pilnībā realizēt uz skatuves. Redzi, kad spēcīgie nosūcēji atbrīvo tev no šiem cilvēkiem, kas nespēj to pieņemt, kas nespēj tev klausīties. Savukārt, tad, kad tu esi pareizā vietā, pareizā laikā, pie tevis atnāk tie cilvēki, kam tu esi patiesi vajadzīgs. Viņi klausās tevī, viņi mācās no tevis, vai izbauda dziedāšanu, dejošanu vai kādu citu talantu. Redz, kā mainās tās fiziskais ķermenis, kad viņš jūtas brīvs no blokiem vai aizciešanās, kad tās fiziskais ķermenis jūtas brīvs skatuves. Redz, ka visi šūnas fiziskajā ķermenī atlaiž kādus blokus no fiziskā ķermeņa. Redz, ka tavs fiziskais ķermenis pasargāts un uzliec zeltīto gaismas vairogu savu fizisko ķermeni, tad, kad tu sev realizē. Redz, ka tu ieraugi, kur tev jābūt, kam tev jābūt. Redz, ka atnāk pie tevis arī līdzekļi, lai realizētu to. Varbūt vajadzīgas kādas investīcijas, ka nauda nāk viegli. Kā tev fiziskā dzīve mainās un visi cilvēki pieņem to, ko tu dari, ka viņi ir laimīgi, izbauda tavu performanci. Redz, ka ienāk spēcīga aizsardzība tevī tavā fiziskā ķermenī, fiziskā dzīvē, sazemējums ir. Redz, kā tu sazemējies un savienojies ar zemi. Vispārējais ir sekundārs. Esi tikai tu un tās nākamais dzīves solis. Sajūti to spēcīgi, ieraugi to spēcīgi. Redzi, ka tev nākamā dzīves soli nevar traucēt ne svētki, ne kāds dabas ritms, kad viss ir iespējams šodien. Jo šodien tu vari piedzīvot savu nākamā dzīves soli. Tev nav jāgaida rītdiena, tev nav jāgaida lielāka ienākuma, tev nav jāgaida kāda cita apstākļa. Redz, kad uz vienā auditorijā visi tie cilvēki, kas ir nelabvēlīgi tev, un kādā citā auditorijā cilvēki,
kas ir labvēlīgi tev. Bet zini, ka tu vari būt labs visiem. Gan tiem, kas ir nelabvēlīgi tev, gan tiem, kas ir labvēlīgi tev. Redzi, ka tu esi absolūti pasargāts skatos. Neviens to neko nevar izdarīt. Tas ir drošs, pārliecināts, droša, pārliecināta, skaista. Tāds, kāds tu esi, kā tu esi. Viss ir pietiekoši. Viss ir tā, kā tu to vēlies redzēt. Tu vēlies labi izskatīties uz skatuves, tas notiek. Ja tu vēlies būt pārliecināts, tas notiek. Ja tu vēlies būt talantīgs, tas notiek. Ja tu vēlies būt pārliecināts, tas notiek. Ja tu vēlies būt zinošs un gudrs, tas notiek. Ja tu vēlies būt draudzīgs, tas notiek. Ja tu vēlies kontaktu ar skatuvi, tas notiek. Redz, ka skatuves var būt uz 10 punktiem no 10. A++ līmenis tev var būt. Tu vari piedzīvot skatuvi no sākotnes līdz beigām bez aizķeršanās, no punkta A uz punktu B doties bez jebkādām problēmām. Un piedzīvot to, ko tas paredzējis perfektā stāvoklī, bez stresa. Vienmēr, ka tu vari būt uz skatuves kaut miljardus cilvēku priekšā bez stresa. Pārliecināts, mierīgs, mierpilni. Un ienes šo mieru arī auditorijā. Sajūt sev skatuves, pastaigājies pa to. Ja nejūties brīvas skatuves vai kāds traucē tev pastaigāties pa to, paskaties, kas tev traucē būt brīvai uz skatuves, kas negrib, lai tu uz skatuves jūties labi. Un redz, ka spēcīgie nosūci atnāk un izņemtos no tevis, no tavas skatuves. Atnāk eņģeļi, kas palīdz garīgā plānā, smalkā plānā vai kāda miesas sargi fiziskā plānā. Atbrīvot tevi un tavu skatuvi. Pavēro skatuvi tik ilgi, kamēr jūties absolūti brīva. Var viegli pārvietoties, skatuvei apkārt pa perimetru. Tur iet no viena stūra uz otru, uz trešo, uz ceturto, un atkal uz pirmo, uz otro, uz trešo, uz ceturto, uz pirmo, uz otro, uz trešo, uz ceturto. Tu vari brīvi pārvietoties uz šiem 4 stūriem skatuvē. Var iet ar apaļu apkārt vai dažādas citas formas skatuvi. Redzi, pieņemsim, ja kāds negrib, lai tu esi uz skatuves, ka tāpatās tev viss sanāk. Tāpat tu esi skatuves, un ja tavs augstākais es ir iecerējis piedzīvot kādas pieredzes, ka tāpat sanāk. Ja tavs augstākais es ir spēcīgāks par jebkuru cilvēku. Tavs augstākais es ir spēcīgāks par jebkādu aizķeršanos. Tavs augstākais es ir paredzējis piedzīvot skaistu dzīvi, tu piedzīvo skaistu dzīvi. Ja tavs augstākais es ir paredzējis nopelnīt naudu, tu nopelni naudu. Ja tavs augstākais es ir paredzējis kādus skaistus procesus, kā tu vari nopelnīt naudu. Tu piedzīvo šos skaistos procesus. Nav kādā kompānijā, vai tā ir sievieši, vīrieši. Redz, ka tur viņas tiek balstītas šīs sadarbības uz draudzību, uz profesionalitāti, uz izaugsmu, uz darbu. Redz, ka tu vari nejaukt savus darba attiecības ar privāto dzīvi. Ka tu vari saglabāt savu iekšējo centru, savu iekšējo kodolu tādu, kā tu vēlēs to redzēt. Un caur savu iekšējo centru, savu iekšējo kodolu, caur savu ķermeni, dvēseli, caur savu augstāko es,
Tu vari piedzīvot jebko, ko tu vēlēsi, doties jebkur, kur tu vēlēsi. Redz, varbūt atnāk kāda cilvēka dvēseles palīgā un grib tev palīdzēt, un redz, ka jūs vienojaties vai atdalaties, ja tas ir vajadzīgs. Jo katra cilvēka šis augstākais es virza katru cilvēku tur, kur viņam jābūt. Un katra cilvēka augstākais es drīkst piedzīvot arī šo rezultātu. Kāds grib nodarboties, varbūt sievietes grib nodarboties kādam radošām lietām, gleznošanu, sveču liešanu vai mākslinieckām lietām, vai make-upu likšanu, vai būt frizierim vai stilistam. Zini, ka viss šīs profesijas tev var būt. Tu vari piedzīvot šīs pieredzes, ja tu to vēlies. Ka tavas personiskās attiecības netraucē tavai profesionālajai dzīvē. Un ka tu vari būt gan personiskās attiecībās, gan profesionālās attiecībās vienlaicīgi. Ka tu vari gan strādāt, gan atpūsties, gan attiecības veidot. Redz, kā tu izbaudi gan šīs profesionālās attiecības, izaugsmi profesionāli darbā, iegūstot jaunas zināšanas, iegūstot varbūt pat mentors, padomdevējs, kas tev palīdz, kas tev virza tavā profesionālajā dzīvē. Redz, kā tu audz. Tev šodien ir viens vecums, pēc 10 gadiem tur būs cits vecums. Zini, ka tu vari skaisti novecot un nebaidīties no tā. Tu vari izbaudīt katru 10 gadu un atskaitīties par katru 10 gadu ar baudu. Redzi, ka katrā 10 gadā ir notikumi, kas tev sagādā prieku un ka tu vari lepoties ar sevīm. Vienalga, kādā vecumā tu esi, ka tu izbaudi jebkuru vecumu. Vienalga, vai tas ir 18 vai 90 gadi. Un zini, ka tu vari strukturēt savu dzīvi. Profesionālā dzīve ir brīvais laiks, kur tu radoši izpausties, ieguldīt savus līdzekļus. Arī laiks ar draugiem, ar sev līdzīgi domājušiem cilvēkiem. Un tev personiskie mērķi, varbūt tā ir skatuve. Ņemot vairāk šodien meditācija galvenokārt tiek vērsta uz skatuvi. Dosies ar laika mašīnu cauri ceļojumam, cauri laikam, pie pieredzes, kur tu varbūt jau esi bijusi dziedātāji. Un sajūt šo talantu. Varbūt tevī sēž kāds Vitnijs Hjūstons talants, Tīnas Tērners talants vai kāds cits latviešu mākslinieka dvēseles talanti. Kas zina, kas ir tavā ķermenī? Sajūt šos talantu dziedāt, dejot vai citādi performēt uz skatuves. Sajūt šīs pieredzes, kas ir tevī. Dodies atpakaļ laikā ar laika mašīnu, atpakaļ laikā. Un atpakaļ pie sevis, pie savas dvēseles, kur šie talanti spēja darīt, spēja realizēt sevi caur aizsardzību, pārticību, brīvību, caur baudu darīt, baudu būt, baudu realizēt sevi. Pastāst, kāpēc šie talanti ir tevī? Un ko viņi tev māca, ko tu vari aizgūt no šiem talantiem?
Un ko tu neaizgūsi no šiem talantiem? Varbūt ir pieredzes, kas ir jādziedina. Pavēro uz vieniem ekrāniem pieredzes, kas tev ir jādziedina. Uz otriem ekrāniem. Uz vieniem ekrāniem pieredzes, kas tev jādziedina. Uz otriem ekrāniem pieredzes, kuras tu vari aizgūt, ar kurām tu vari savienoties. Dodies pie tām pieredzēm, par kurām tu vari savienoties. Dodies atpakaļ laikā. Pavēro varbūt citas dvēseles, ar kas gribu tevi miedarboties. Ir dvēseles, kurām ir miedarbojoties, tev izdodās viss ļoti labi. Ir dvēseles, kurām miedarbojoties, varbūt tu zaudē savu potenciālu un redz, ka tu vari iegūt šo aizsardzību. Dodies atpakaļ laikā, dziļāk pie sevis, pie šīm pieredzēm, miedarboties, dziedāt, dejot, citādi performēt skatos, pārstāvēt kādas zināšanas vai augstskolā pasniegt mācības. Aizdodies kādu pagātnes notikumu, kas tev ir jādziedina. Apstādini laika īsu brīdi pirms šī notikuma. Tikai tu un tavs augstākais es, tavs pagātnes es var kustēties un sarunāties. Visi citi ir sasnieguši laikā. Sākumā nomierini savu pagātnes es, pasakot, ka viss kārtībā, nav nekas no kā baidīties. Jūs esat mīloši Dievu sūtītas būtnes, lai pierādītu, ka tā ir patiesība, mēs piesauksim Dievu zeltaino starojošo mīlestības gaismu, lai tā piepilda visu tā būtību. Tu virzīsi šo skaisto mīlestības gaismu caur savu pagātnes es, notīrot un attīrot katru šūnu un atomu molekulu tā pagātnes es ķermenī. Uzliec zelta gaismas vairogu ap savu pagātnes es, lai pasargātu no traumas vai negatīvas programmēšanas, un pārprogrammēsim to pagātnes es zemapziņā ar patiesības apgalvojumiem. Tas brīnišķīgs Dieva bērns, radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Dievs tev mīl tagad un vienmēr. Tu esi pelnījis Dieva mīlestību, tev dzīvē pienāks laime, veselība, pārticība, tu esi pilnīgi nevainīgs Dieva acīs un neesi izdarījis neko nepareizi. Bet, ja tu izdarīji kaut ko nepareizi cilvēciskā plānā, tev joprojām pienāks Dieva mīlestība, laime, pārticība. Tu esi mīlēts, mīlēta, nevainīgs, nevainīga. Paceļam rokās to pagātnes es, atlaižot to debesīs. Tagad sniegsim dziedināšanu visiem 6 zemākajiem tev pagātnes es ķermeņiem. Sākumā paņemsim spēcīgs nosūcējs, kas palīdzēs izņemt jebko, kas traucē skatuvai, būt perfektam uz skatuves. Varbūt ir kaut kāda vēlme tur ieklapoties vai šņogu degunu vai kaut kādas citas situācijas. Redzi, kad šie spēcīgie nosūcēji var izņemt jebko, kas traucē tev uz skatuves būt perfektam. Un izņemam no ķermeņa un ieliec zelta gaismas lodē, vai arī redz, kāds šie nosūcēji attīra. Perfekto performanci, kur tu var būt uz 10, vai pat 11, vai pat vēl vairāk uz 12. Dziedini fizisko ķermeni, redzot, kā viss šūnas fiziskā ķermenī atlaiž kāds bloks no fiziskā ķermeņa. Dodies pie emocionālā ķermeņa, noņemot kādas traucējušos emocionālos modeļus. Aizvietojot tos totālu mīlestību pieņemšanu. Dodies pie mentālā ķermeņa, ieskaitot ego un zemapziņu. Turpini noņemt kādu negatīvo programmu, kas jebkādā veidā traucē. Atlaid visu savus vainošanu, kritizēšanu, dodies pie astrālā ķermeņa, noņemot kādas negatīvās astrālās enerģijas. Kādas negatīvās domformas vai būtnes uzliec zelta gaismas vairogu ap savu astrālā ķermeni.
dodies pētriskā ķermeņa zīmes aura un čakras pārliecinoties, ka katra čakra darbojas pilnvērtīgi staro īstajās krāsās. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Visi citi enerģētiskie centri strādā perfekti un ir absolūti pasargāti. 1. enerģētiskais centrs, 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. Un dodies pie kauzālā ķermeņa, kas 6. līmenis noņemot jau kādu negatīvo karmu, negatīvos karmiskos kontraktus. Un ierauga uz ekrāniem, varbūt ir šie karmiskie kontrakti. Redz, ka jūs varat būt atbrīvoti viens no otra no šiem karmiskajiem kontraktiem un būt brīvi, un redz, ka tu vari absolūti brīvi sev realizēt un dziedāt. Un redz, ka šie spēcīgie nosūcēji atnāk un izņem jau kādu šos karmiskos kontraktus. Un atjaunojas tavs talants, atjaunojās spēja darīt. Atjaunojās viss. Atjaunojas tavs spēks uz skatuves un spēja dziedāt, dejot vai citādi sev prezentēt. Un tur ienāk absolūta brīvība, drošība. Pirms mēs noslēdzam šo laiku un telpu, paskaties, varbūt pie tevis atnāk kāds talanta eņģēlis vai enerģijas eņģēlis vai kāds cits spēks, kas tev vajadzīgs, lai tu būtu nozīmīgs uz skatuves. Jo katru reizi, kad kāpjas skatuves, tu noteikti ir jāatsliek kādu nozīmi, lai auditorijā dzird to, kas viņiem ir jādzird. Un iespējams, caur tevi runās nevis tavs ego vai prāts, bet Dievs. Un ļauj, lai Dievs caur tevi strādā. Lai Dievs caur tevi dzied, lai Dievs caur tevi dejo, lai Dievs caur tevi prezentē. Un redz, ka tas notiek viegli, ka tev ir spēcīgs kontakts ar Dievu, ka tev ir spēcīgs kontakts ar eņģēli, tev ir spēcīgs kontakts ar augstākiem skolotājiem, kas ar tevi strādā. Jo beigās jau mēs esam tikai kā tādas lelles Dieva rokās, un Dievs ar mums spēlējās. Dievs ir izdomājis koncertu, un tagad ir koncerts planētas Zemes. Dievs ir izdomājis problēmas, un tagad viņš skatās, kurš grib šajās problēmās piedalīties. Un Dievs ir izdomājis, ka tagad būs kāds skaists notikums, un skatās, kurš grib piedalīties skaistajā notikumā. Un zini, ka tu vari pienest sevī šo brīvo gribu izvēlēties. Un jebkura pieredze ir tava izvēle. Un ja tu gribi dzīvot tikai skaisti, tu vari izvēlēties. Ja tu gribi piedzīvot kāds izaicinājums, grūtības, tu to vari izvēlēties. Un zini to, ka tajā brīdī, kad Dievs ir kaut ko paredzējis šeit planētas Zemes, tu vari pieņemt lēmumu tajā piedalīties vai nē. Un tu vari piedalīties tikai skaistajos notikumos. Tu vari piedalīties tikai sev labvēlīgos notikumos. Tu vari piedalīties tikai sev vēlamos scenārijos. Tāpat arī var noteikt par sevi un saviem bērniem. Ja tu vēlies piedzīvot skaistu dzīvi ar sevi, saviem bērniem, tad tev ir tiesības uz to. Un zini, ka Dievs caur jums var strādāt, caur tevi, caur taviem bērniem, caur ģimēni. Redz, ja tu esi izvēlējies pieredzi skatu, kad pārējie ģimenes locekļi ir samierinās. Ja tu esi izvēlējies pieredzi, kad pārējie sistēmiskie dalībnieki arī samierinās. Redz, ka tev bērni izbauda to, ka viņi ir lepni un priecīgi. Redz, ka tu esi sevi atraduši uz skatuves, ka tev bērni sevi ir atraduši, ka viņi dara to, kas viņiem ir vajadzīgs, ka viņi dara to, ko viņi no sirds vēlas darīt. Un redz, ka uz skatuves var būt arī tu un tavu bērni, kad jūs varat būt vienoti, ka tavs talants tevi šis saiknes neatbrīvo, tavs talants šis saiknes neatbrīvo. Izbaudi to. Izbaudi paudzes, izbaudi talantus paudzēs. Paskaties, kur tavā paudzē vēl ir bijuši kā talantīgi cilvēki, var aizgūt šos talantus. Varbūt tu vecāku dvēselēs guļ kādi spēcīgi talanti, un tu vari doties pēc tiem. Varbūt mātes līnija, tēva līnija.
Un kad abas šīs līnijas ir tik perfekti, skaisti dziedinātas gan tev, gan taviem bērniem. Brīvā laikā tu vari būt ne tikai ģimenē, bet arī sabiedrībā, draudzējoties ar citiem, virzot viņus, daloties ar pieredzi, vai citādi mentorējot, vai runājot, ka tu vari noslēgt līgumus, vai pelnīt naudu. Tas notiek viegli un dabiski un plūstoši, ka tev nav savā dzīvē jāpiedzīvo tikai kaut kas viens, ka tu vari piedzīvot visu. Vienu dienu tu esi dziedātājs, un dienu tu esi kādā tīklošanās pasākumā, trešā dienā tu esi make-up speciālists, un frizieris, un masērs, un vienalga, kas tu gribi būt. Tu vari būt jebkas. Katru dienu tu vari mainīt savu profesiju, mainīt cilvēkus, izbaudīt viņu komunikāciju ar citiem. Tu vari justies brīvi jebkurā vietā pasaulē. Pieņemt lēmumu, kādās spēlēs piedalīties, un kā piedalīties, kādas emocijas piedzīvot. Zini, ja tev emocijas nepatīk, ko tur piedzīvot, var viņās nepiedalīties. Ja tev ir kādi cilvēki, kas grib novēlēt ļaunu, ka viņi tev nav tavā dzīvē vairāk, ka tu drīkst pieņemt lēmumu būt tikai ar tiem cilvēkiem, kas tev ir labvēlīgi, bet par saviem bērniem līdz 18 gadu vecumam nosaka tu. Un redz, ka spēcīgie nosūcēji atbrīvo tev no šiem cilvēkiem, kas ir ļauni, nelabvēlīgi un nenovēl tev labu. Un redz, ka nāk kompensācija attiecībā par to periodu un citiem dzīves posmiem, kur tu esi kaut ko pelnījis un nesaņēmis. Redz, ka šodien tu vari saņemt to, saņemt atlīdzību, ka ienāk balans tavā dzīvē, ienāk iespējas, pašnoteikšanās, brīvība. Redz šī sajūta, kompensācijas sajūta, kur tas bagāta. Tavs uzdevums būs nest uz priekšu laikā 1 gadu, 2 gadus, 3 gadus, 4 gadus, 5 gadus, 6 gadus, 7 gadus. Nes uz priekšu laikā. Daudzus gadus uz priekšu laikā. Un redz, kā lidojot uz priekšu laikā, tu atbrīvojies no citiem cilvēkiem, kas vēlas vienkārši būt kontaktā ar tevi vai ēst ārā. Vai kā citādi nelabvēlīgi būt. Redz, ka ienāk kāds augstāks spēks un atbrīvo tevi no šiem kontraktiem. Un kad vari būt līderis viens, tev bērni var būt līderi vieni. Līderis. Kā jūs varat būt pieauguši cilvēki, spējīgi uzņemties atbildību. Un redz, ka tev apkārt pieauguši cilvēki, kas nemanipulē, dara, pelna naudu, laimīgi, veseli, skaisti, pilna dzīvības enerģija, dzirkstoši, darītāji, ar kuriem var iet kādos projektos, kur nedala bērns vai pieaugušais, kuri katrā cilvēkā redz līderi, jo bērns jau ir pieaudzis, viņš ir pilntiesīgs būt sistēmiskais dalībnieks. Redz, ka tu vari, kad esi tādās kompānijās, kur tu vari būt kopā ar bērniem, ka tev nav jādala. Redz, ka tev bērni izbauda tevi kā mammu vai tēti un izbauda šos procesus, auga, attīstās līdz ar vecāku. Redz, ka viņos ienāk vecāku gudrība, intelekts, un tas palīdz viņiem mācīties un augt. Redz, ka tev bērni ir tavs turpinājums, ka viņi izbauda tevi kā vecāku, uzņēmēju kā tēti vai mammu, uzņēmēju, ka viņi mācās no tevis. Arī, ka viņi mācās no tevis brīdī, kad esi skatavs, ka es spēju miedarboties, pieņemt. Ka vienam ir skatuva, otram skatuva, trešam skatuva, katram bērnam var būt skatuva, vecākam skatuva, katram vecākam var būt skatuva. Redz, ka tu uz skatuves var radīt kādu vidi tu gribi. Vai tās ir sajūta, ka tā ir daba, vai sajūta, ka tās ir kāds cits noskaņojums. Redz, ka šo noskaņojumu tev nodrošina kāda augstāka spēka. Ka tev par to nav jādomā. Tev nav jādomā par skatuves noformējumu. Tev ir cilvēki, kas nodrošina skatuves noformējumu. Tu vari izdarīt tikai pašu galveno, kas ir tevī, ka tev nav jāuzņemas visas atbildības. Redz, ka ir komanda,
kas pie tā strādā, un ka jūs savstarpēji varat miedarboties, un ka tu nezaudē savu talantu brīdī, kad miedarbojies citiem komandas biedriem. Tu iznāc, tu dziedi, dejo, vai kā citādi, varbūt stāsti kādu stāstu, dzējoļus, stāsti. Redz, ka tev ir perfekta atmiņa, ka tu vari atcerēties visu, kas tev jāatcerās. Redz, zini dziesmu vārdus, vai radi dziesmu vārdus, vai radi kādu citu vēstījumu pasaulē. Jo zini, ka caur sevi tevi Dievs strādā, tev pašam nav jādomā, kas tu esi, kur tu esi, kas tu būsi, kas tu nebūsi. Tu vari vienkārši būt Dieva rokās instruments. Tu vienkārši baudīt dzīvi, pakļaujoties sistēmai, esot lielās sistēmas dalībnieks, kur lielā sistēma tev vada. Savukārt, kad vada, tev viņā jāklausās. Tagad pa labi, tagad pa kreisi, tagad darīt, tagad nedarīt. Redz, kā tev ir viegli ieklausīties sistēmā un tajā, ko sistēma no tevis paredz. Ka pārējie dalībnieki samierinās ar to. Skaties kā tāda lēla sistēmā. Dari visu perfekti uz 10. Redz, ka tu vienmēr esi pasargāts. Ka jūs visi sistēmas, kā dalībnieki, esat kā tāda koka mežā. Kur katram ir savu vietu, katram ir savas saknes un zari. Ka ir viegli atrast savu vietu sistēmā, ka jūs savā starpā miedarbojas tikai tie cilvēki, kuriem ir vēlme darboties savā starpā labā pusē. Redz, ka tev kā sistēmiskam dalībniekam ir viss, kas tev vajadzīgs. Mājas, mašīnas, bērni, līdzekļi, nauda. Ka tu vari brīvi pašnoteikties, doties, iegādāties visu, ko vēlēs, piedzīvot visu, ko vēlēs. Vēlēs doties uz restorānu, vēlēs doties uz spa, vēlēs doties uz kino. Tas viss notiek viegli. Pārvietojies, brauc. Vēlēs brauc ar elektroauto, vēlēs brauc ar dīzeļu automašīnu vai benzīna automašīnu. Benzīna dzinēja vai dīzeļa dzinēja, ka tev ir viegli ienākumi un tu vari nodrošināt jebkuru veidu automašīnu, jebkuru veidu dzīvesvietu, jebkuru veidu pārvietošanos, jebkurā valstī tu vari sev nodrošināt. Redz, ka tas notiek viegli. Strādā, pelna naudu, dari kaut ko, saņem atlīdzību par to, atrod vietu, kur strādāt, kur pelnīt. Redz, ka tev ienākumi vienmēr lielāki par izdevumiem. Arī tad, ja tu esi dārgākais pasaules viesnīcās vai pārvietojies dārgākiem pasaules auto, tev ienākumi vienmēr lielāka izdevuma. Tu vari doties jebkur, darīt jebko, apģērbties jebkādu veidu apģērbā, kādu vēlies. Nav, vai tas dārgs vai lēts, vai kur iegādāts. Zini, ka tu strādā, pelni naudu, viss izdodās perfekti, ka tu vari būt brīvi no partneru attiecībām, ka tu vari viens pats sev nodrošināt. Tu vari sevi, savus bērnus nodrošināt. Tas, ka tev bērni arī ir brīvi no partneru attiecībām. Ka viņi sev nodrošina paši, bauda dzīvi, ir laimīgi, neatkarīgi. Paskaties, kā tu vēlies pavadīt laiku, kā tev bērni vēlas pavadīt laiku. Varbūt jūs esat kopā vai atsevišķi,
izbaudat laiku gan kopā, gan atsevišķi, gan kā līderi, gan kā ģimene. Redzi, ka tu esi kaut ko jau sasniedz savā dzīvē un kaut kādā savā sasnieguma punktā, ka sabiedrība to rēķinās. Varbūt tev vairāk nav jābūt ģimenē, varbūt tev ir jāveido ģimene, varbūt jāveido kāds partnerattiecības vai jābūt līderim vienam. Redzi, ka tev ienāks spēks būt vienam, ja tas ir vajadzīgs, vai spēks veidot ģimeni, ja tas ir vajadzīgs, vai spēks varot kaut ko nožēlot savus grēkus vai atteikties no kaut kā. Redz, ka tev atnāk atbildes, tie raugi uz ekrāniem, kas ir tas, kas tev jādara, kas ir tas, kas kā tev ir jādzīvo, kas ir tas, kas tev šobrīd jādara, kas tavs dzīves uzdevumi. Ja tu esi vīrietis, varbūt tev jāiegādājas ziedi un dāvanas vai sievietei, vai ja tu esi sieviete, varbūt tev ir jāatpūšās un mazāk jāstrādā. Redz, ka tev atnāk atbildes, tās patiesās atbildes, bez ego, jo vienmēr mūsu prāts kaut ko izdomā, mēs gribam to un šo un tā un šā. Redz, ka tu var aiziet dziļumā pie sevis, pie savas dvēseles un pie Dieva. Redz, ka Dievs runā caur tavu dvēseli. Dievs runā caur tavu dvēseli un parāda, kas ir tas, kas tev jādara, tieši tavā realitātē, tur, kur tu šobrīd atrodies. Jo bieži vien mēs gribam saslēgties ar kādu citu, jo ir vieglāk. Vai arī kaut ko darīt vai nedarīt. Redz, ka Dievs parāda ar tavu dvēseli, kas ir tieši tas, kas tev jādara. Un ka tev paliek viegli, un ka tev ir spēks to darīt, ka tu vari izdarīt šos nākamos dzīves soļus un izbaudīt to. Tev ir spēks pārvarēt šīs iekšējās grūtības, kāpēc tu to nedari. Un dodies atpakaļ pie šī pirmatnējā savas būtības un pie pirmatnējā Dieva, kas ir vispareizākais, kas nav balstīts uz reliģiju vai kādām citām dogmām, paradigmām, bet kur ir pirmatnējais Dievs un kur viņš runā caur tevi, caur tavu dvēseli un dod spēku darīt pareizi. Redz, varbūt tās tev ir kādas cīņas, tur, kur ir tava pirmatnējā būtība, pirmatnējais Dievs, varbūt ir pretspēks. Redz, ka tu esi vienmēr pasargātu. Kā atnāk šie spēcīgie nosūcēji un izņem visus tos cilvēkus, kas tevi kaut kādā veidā ietekmē, aiztiek. Un liec visu zelta gaismas lodē, visu, kas ir bijis, visu, kas būs. Un dziedini fizisko ķermeni, redz, kā viņš atjaunojās. Dziedini savas emocijas, redz, ka emocionālais plāns atjaunojās, ka tu vari piedzīvot pozitīvas emocijas, mīlestību, prieku, saticību, brīvību. Redz, kā mentālā plānā ienāk aizsardzība, tas ir pasargāts ar zeltīto gaismas vairogu, tāpat arī astrālā plānā. Zeltītais gaismas vairogs ir ēteriskais ķermenis, tiek dziedināts, kur viss čakras strādā pilnvērtīgi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Redz, kā viss čakras strādā absolūti pilnvērtīgi. Tu un tev bērni pasargāti. Viss pretējies tiek nosūkti spēcīgajiem nosūcējiem. Un tu esi pasargāts savā pirmatnējā būtībā. Un pēc tevis atnāk informācija, kas tev jādara, kur tu būsi, kad tu būsi. Vienmēr ir tavs augstākais esi tik spēcīgs, ka viņš var tev pasargāt no tā visa, kas ir pretējs. Jo viss tiek izdziedināts, svētīts un piedots. Noslēdzam šo laiku un telpu, lai nekas no šīm traumām netiek ienests tālāk nākotnē. Tavu dvēseli pabeidz šo mācību, vairs nav nepieciešams to atkārtot. Visu var runāt Dieva tēva, mātes vārdā, tāds ir un tāds tam būtu. Redz, varbūt tev ir jādodas ceļojumā, ka tas notiek viegli.
redz, kad ir vēl viens mēnesis šajā gadā palicis, varbūt var piedzīvot visu to, ko no sirds vēlēs. Varbūt bija iecerējis pelnīt naudu un redz, ka tas notiekās. Varbūt bija iecerējis ceļot un redz, ka tas notiekās. Varbūt bija iecerējis strādāt vairāk cilvēkiem, redz, ka tas notiekās. Redz, ka notiekās viss tas, ko tu esi bijis iecerējis. Un viss notiek caur šo pirmotnējo dienu un aizsardzību, ka pretēji spēka nav. Ir tikai miers, mīlestība, saticība, pārticība. Tāpat arī tavos bērnos pretējo spēka nav. Ir tikai mīlestība, miers, saticība, pārticība gan tevī, gan tavos bērnos, meitās, dēlos. Jūs esat absolūti pasargātas caur savu pirmotnējo būtību, pirmotnējo Dievu. Bijušie spēcīgi un uzlūdzēji apnāk vienmēr, kad tas vajadzīgs, lai jūs attīrītu, kas palīdz izņemt kādas vainas sajūtu, kaunu, vēlas vai citas negatīvas emocijas. Ir tik daudz cilvēku, kuriem liekas, ka viņi palīdz, bet īstenībā viņi dara ļaunu. Redz, ka šie cilvēki paliek kaut kur aiz borta. Redz, ja tavs bērns nodarbojās ar kādu aizlidošanu vai hokeju vai kaut kādiem citiem sporta veidiem, kad jūs esat absolūti pasargāti uz šajā ledus arēnā, bez skatuves. Redz, ka dziedinās fiziskai ķermeņi. Redz, ka viss šodienas fiziskā ķermeņa atliež kādas blokus no fiziskā ķermeņa. Dodies pie emocionālā ķermeņa, noņemot kādas traucējušos emocionālos moduļus. Aizvērtēties totāli mīlestību pieņemšanu. Dodies pie mentālā ķermeņa, kas jebkādā veidā traucē. Redz, kā atjaunojas tos ķermenis, to pirmotnējā būtība. Tu uz ledus esi pirmotnējs un brīvs. Redz, ka Dievs caur tevi strādā. Uz skatuves esi pirmotnējs un brīvs, un arī tur Dievs strādā. Redz, ka vienmēr ir līdzekļi, nauda, lai iegādātos visu to, kas nepieciešams. Darbs, lai to varētu izdarīt. Miedarbības, draudzība, projekti, lielāka projekta, mazāka projekta, darba grupas, jebkas, ko tu vēlēsi. Vienalga, tas Latvijā vai ārzemēs, Zoomā vai starptautiski, vai klātienē. Vai viesnīcā, vai kafēnīcā, vai nejauši kaut kur uz ielas ar satiktiem cilvēkiem, ka tu zini, ka tu vienmēr vari noslēgt darījumus. Jebkur. Baudot dzīvi. Un tajā piedaloties. Noslēdz visu šīs telpas un laikus. Atstājot tur dziedinošu enerģiju, attīrošu enerģiju. Zini, ka tur viss dziedinās visos līmeņos. Un jebkur, kur tu dosies, arī zini, ka spēcīga nosaucēja vienmēr būs blakus un attīrīs tevi. Jebkādas bīstamas situācijas vai nevēlīgas situācijas. Zini, ka tu un tavu bērni jūs esat pasargāti. Un viss, kas ļauns ir nodarīts tev un taviem bērniem, tiek dziedināts zelta gaismas lodē. Var atjaunoties, piedzīvot laimi, veselību, saticību, pārticību, veselību, ģimeni. Redz, ka šie cilvēki nodara ļaunu, tiek sodīti, un tu ar saviem bērniem vari būt absolūtā drošībā. Zini, ka dziedināšana visiem 6 zemākajiem ķermeņiem vienmēr notiek. Vienalga, vai tas uz ielas vai telpā, jebkur notiekās šī pašatjaunošanās. Jebkurā brīdī ieslēdzās šie atjaunošanās procesi, kā autonomā sistēma. Dodies cilvēkos un tu esi pasargāt. Zini, ja tevi būtiski būt priecīgam vai laimīgam, ka tas var notikties. Tu vari jebkur būt prieka eņģēlis vai saticības eņģēlis vai dziedāšanas eņģēlis vai gleznošanas eņģēlis. Tu vari iekšā iemantot jebkādas īpašības jebkur. Un jebkādu spēku iegūt sevī, ka viss, kas ir pretējs, tiek dziedināts.
ar spēcīgiem nosūcējiem izņemts no tavu ķermeņa. Ja ir skaudības vai greizsirdības, ka tu esi brīvs no šīm zemajām frekvencēm, ka tu vari nest tikai tās frekvences, ko tu patiesi vēlies. Un zini, ka tu vari neizraisīt emocijas. Arī, ja kādreiz esi izraisījis kādu emocijas, kad automātiski notiek šī autonoma dziedināšana, ka tu vari būt brīvs, laimīgs, doties cauri pasaulē. Jebkur, baudot sarunas par pārdevējiem, cilvēkiem uz ielas, baudot komunikāciju, absolūtā drošībā. No kā nav jābaidās. Jebkuru cilvēku var runāt. Zini, ka jebkurš cilvēks izskūst tavā priekšā un nav apdraudējumi. Vienalga, vai tas ir bandīts vai mafijas boss. Jebkurš cilvēks ir draudzīgs, jebkurš cilvēks dara darbu, tāpēc, ka viņam tā tas ir jādara. Un jebkurš dalībnieks dara fildu kādu funkciju. Ja tu esi atradis sevi, savu talantu sevī, kad tu vari arī otram palīdzēt atrast, parunāties, virzīt, vai kā citādi būt noderīgs, apkalpot jebkuru cilvēku, atvērt durvis jebkuram cilvēkam, nebaidīties. Ja vajadzīgs pēc tādas drošībai kādu firmu vai kas nodrošina šīs funkcijas, ja tu nevēlies uzņemties uz saviem kādu lieku stresu, vari iegūst sevī šīs īpašības. Zini, ka tu vari strādāt komandā, un tas ir viegli. Tu vari neuzņemties visas atbildības uz saviem, un tas ir viegli. Tu vari piezvanīt kādam, ja tas ir vajadzīgs, un tas ir viegli. Un saņemt palīdzību, ja tas ir viegli. Tu vari neuzņemties visas atbildības saviem. Un zini, ka Dieva būs vienmēr kāda komanda, ar ko miedarboties. Tas ir viegli. Jo katram cilvēkam ir savs dzīves uzdevums, un katrs cilvēks viņu pildot, darot pareizi, saņem no Dieva dāvanas algu. Viens ir fiziska alga, otrs ir tā alga, ko dod sistēma, tad, kad mēs sistēmā darām visu pareizi. Vajadzīgs laika, mašīna var doties vēl atpakaļ laikā. Zini, tavs augstākais aizstāvēt. Uz talantiem. Tur, kur tu jau esi savu realizējis, uz skatuves vai uz lādus vai citur kādā uzmanības centrā bijis. Un, zini, spēcīgi nosūcēt attīrīs, tie zeltainā gaisma ienāk šajos procesos, kur tu esi kaut kur uzmanības centrā. Pasargāta. Tagad. Tu vari pārmodelēt šīs situācijas, tu vari atbrīvot sevi. Varbūt bijuši kaut neizdošanās, zini, ka tu vari būt brīvs no tām. Zemapziņā varbūt kādu citu zemapziņā ar neizdošanos, un ko viņš grib padalīties. Varbūt kādam kaut kas nav sanācis, vai viņš grib paskatīties, kā tu tiks ar to galā. Zini, ka tu vari atbrīvoties no šīm pieredzēm un pieņemt lēmumu dzīvot tikai tās pieredzes, ko tu vēlies. Skaistas pieredzes, laimīgas pieredzes, pēc, ka spēcīgā nosūcē izņem un attiera tavu zemapziņu, tavu līdzcilvēku zemapziņas. Un ienāk pilnīgs miers, skaistums, veselība, pārticība. Pilnība. Viss tiek Dieva zeltainā gaismā ielikts. Zini, ka varbūt tās kādam kaut kas nav izdevies vai kāds grib pazemot kādu. Tu varbūt brīvs no tā arī. Bet Dievs ir paredzējis, ka mēs darām, Dievs ir paredzējis, ka mēs piedzīvojam, Dievs ir paredzējis, ka mēs esam laimīgi, Dievs ir paredzējis, ka mēs izbaudam ēdienus, dzērienus. Dievs ir paredzējis arī balansu, kādreiz mēs atturamies no ēdieniem un dzērieniem, bet tas mums neliek atteikties no dzīves. Ir viss, gan askētīgs dzīves stils, gan dzīves stils, kur mēs izbaudam pārmērības. Mēs varam visu, gan pārmērības, gan askēzi izbaudīt, gan dabu, gan pilsētu, gan visvienkāršākās dzīves pieredzes, ko cilvēki piedzīvo Āfrikā, gan visbagātākās metropoles.
Pastāst, kā tu jūties tad, kad tu esi kaut kur dziļi tālu, nabadzībā, Āfrikā, kur nekā nav. Un kā tu jūties, kad tu esi metropolā. Pastāst, vai tev ir līdzēkļi, vai tu dalies, vai tu dod, vai tu esi devējs vai upuris. Pastāst, ja ir kāds upuru lomas, ka tās tiek dziedināts, ka tu ieraugi, kāpēc tu esi upuris. Pavēro, kas tur notiekās, kā tas metropolā vai šajās nabadzīgākajās valstīs. Redz, ko šīs pieredzes ielikt zelta gaismas lodē, šie spēcīgie nosūcēji, atbrīvot tev to ķermeni, lai cilvēkus. Un izņem jau kādu agresiju, vainu sajūtu, kaunu, bailes vai citas emocijas, kas traucē tev būt šajā Āfrikā vai metropolā. Neliec visu zelta gaismas lodē un dziedini fizisko ķermeni, redzot visu šuns fiziskā ķermenī, atlaižot kādus blokus no fiziskā ķermeņa. Redz, ka tu var doties uz metropoli vai Āfrikas nabadzīgākajiem nostūriem, ka jebkur, kur tu jūties droši, ka nav agresijas, vardarbības, ka tu jūties droši jebkurā rajonā. Arī tad, ja tur ir kāda galvenie vai hierarhija. Dodies pie emocionālā ķermeņa, noņemot kādus emocionālos modeļus, kas traucē piedzīvot mīlestību pieņemšanu, varbūt kādas bailes vai nezināšanu, kā rīkoties, kā iegulties kādā sistēmā. Varbūt ir jāciena, varbūt pat cienot nekas nesanāk, ir dažādas situācijas. Redz, kā tu sajūti sevi, savu dvēseli, savu fizisko ķermeni, spēju piedzīvot, spēju atjaunoties, spēju darīt. Un, kad iegūst zināšanas, kā rīkoties jebkurā dzīves situācijā, jebkurā teritorijā, un kā tu vari saglabāt savu naudu, naudas enerģiju, jebkur. Redz, ka nekur to nevar ne nozagt, ne paņemt. Tur izbraukt cauri visai pasaulē. Vienalga, ja tas Āfrikā vai kādā visdārgākajā metropolā, ka tev vienmēr ir tavu naudas līdzekļu pie tevis. Tas bagāts, tev ir ļoti daudz naudu. Dodies pie mentālā plāna. Uzliec savu zeltīto gaismas vairogu, astrālā ķermeņa, uzliec zeltīto gaismas vairogu. Ēteriskā ķermeņa atjauno enerģētiskos centrus, vienalga, vai tas Āfrikā vai metropolē dārgākajā. Enerģētiskos centrus atjauno. Un redz, kā viņi griežās 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Citi enerģētiskie centri strādā perfekti. Vienalga, vai tās Āfrikā, kādās grūtību teritorijā vai metropolē, kādā dārgā valstī, vai kur ļoti daudz cilvēku, vai kur ir varbūt tās kāds metro, kur daudz cilvēku. Tas vienmēr pasargāsies. Tev nauda vienmēr ir pie tevis, naudas līdzēkļi, veselība, pārticība. Arī, ja tu esi pūlī vai koncertā, jūties komfortabli. Nekas tev netraucē. Redz, ka neviens tev neko nevar paņemt. Viss tas, kas tiek paņemts, tiek atgriezts. Un, ka tiek smagi sodīti cilvēki, kas no tevis kaut ko nozog, vai kas tevi grib pazemot. Redz, ka viņi saņem šo sodu. Savukārt, tu vienmēr var noteikt par sevi saviem bērniem. Bērnu sodu nesaņem. Bērni var kļūdīties, bet pieauguši cilvēki kļūdīties vairs nedrīkst. Visi šie pieaugušie cilvēki, kas kļūdās, kas nodara pāri, tiek sodīti. Varbūt ielikt kādos cietumos vai citādi. Atbrīvoti no tevis un taviem bērniem. Redz, kāds grib izmantot tevi, tavu naudas enerģiju vai citādi pazemot, un visi tiek sodīti.
Pacēl augšā debesīs visus šos cilvēkus, kas tevī ietekmē, nedara laimīgu. Redz, ka tavā dzīvē ir tikai tie cilvēki, kas to dara laimīgu, priecīgu, veselu. Redz, ka tev ir visas tiesības uz sevi. Ja tu esi koks mežā, tāpat kā citi dalībnieki ir koki mežā. Un katrs šis dalībnieks kā koks mežā aug, attīstās, un neviens viņus neietekmē. Ne tavu koku, ne tavu bērnu koku. Jūs visi esat skaisti koki mežā, kur ir saknes un galotne. Ja jūs gribat, jūs varat saskarties, ja jūs negribat, jūs varat nesaskarties. Tā ir tava iekšējā brīvā griba, ja tu esi pieaugušais. Bet ja tu esi bērns, tad vecāki par tevi nosaka. Redz tāds pasargāts, tu vari piedzīvot visu, ko vēlēs. Vienalga, vai tā skatu, vai ledus arēna, vai iela, vai daba, vai šī nabadzīgākā vietas pasaules, vai bagātākā vietas pasaules. Tu vari piedzīvot jebko, ko tu vēlēs. Redz, ka nav šo ietekmi ne caur tevi, ne caur bērniem. Ir šīs ietekmes, kas nāk caur tevi, caur taviem bērniem, atbrīvojās no tevis, no tavu ķermeņa. Šie cilvēki ietekmē tev vai tavus bērnus. Sāk dzīvot savu dzīvi, sāk fokusēties sevi, sāk skatīties savā spogulī. Katrs var skatīties savā spogulī. Tu skaties savā spogulī, meita skatās savā spogulī, vēl kāda meita skatās savā spogulī, bērni skatās savā spoguļos. Katrs skatās uz sevīm un ir laimīgi.